Latvijas Dzelzceļā un Latvijas Energo ir krietni palielināts valdes locekļu algas. Vai šādu soli ir uzskatīt par ētisku un likumīgu? Likumīgs tas solis noteikti ir vismaz tādā šaurākā izpratnē, jo tas ir izdarīts balstoties uz ministra kabineta noteikumiem. Es domāju, ka galvenā problēma šeit ir saistīta ar to, ka šī sistēma attiecībā uz atalgojumu veidojās un mainās ļoti stihiski, patvaļīgi varētu teikt. Un jau pats tas tiesiskais pamats, proti pagājušā gada nogalē pieņemtie grozījumi, kas ļauj uzņēmumos ar apgrozījumu virs 40 miljoniem latu saņemt valdes locekļiem, principā 2 algas, ir tāds patvaļīgs solis, jo viņš izvēlās kaut kādu vienu slieksni, virs kura uzņēmuma drīkst un zem kura nedrīkst, un varētu būt jautājums, kāpēc tieši šis te konkrētais slieksnis tāds. Un arī, protams, pēc tam, kā tas tika realizēts praksē, mēs redzam situāciju, kur cilvēks par savu darbu, ko viņš līdz šim ir darījis un jāpieņem taču, ka veiksmīgi darījis par 2000 latiem vai nedaudz vairāk, pēkšņi bez kāda sava darbības rezultāta, tādu sistemātisku izvērtējumu saņem 3 reizes vairāk. Tad jautājums ir, ja viņš līdz šim to veiksmīgi darīja par to algu, kādu viņam maksāja, kas vispār ir tā motivācija akcionāram vai daļu turētājam tērēt līdzekļus pēkšņi 3 reizes lielākā apmērā. Bet kāda ir šī ētiskā puse, vai valsts uzņēmuma valdes loceklim ir jāsaņem tik liela alga? Tur ir sadursmes starp 2 skatījumiem. No vienas puses, lielā daļā sabiedrības šie valsts uzņēmumi tiek uztverti kā daļa no publiskā sektora, kaut kas līdzīgs valsts pārvaldei. Un valsts pārvaldē algas ir, un arī cilvēki sagaida, ka būs kaut kādā mērā zemākas nekā attiecīgos amatos privātajā sektorā. No otras puses, protams, runa ir par lieliem uzņēmumiem, un nav jau liela principiāla starpība, vai šis uzņēmums ir piederīgs valstī vai piederīgs privātajam īpašniekam. Uzņēmums paliek uzņēmums. Un īsti jau nav pamata sagaidīt, ka tieši tajos uzņēmumos, kur akcionārs vai daļu īpašnieks ir valsts, šīm amatpersonām ir jābūt gatavām strādāt par būtiski zemāku algu. Galvenais ir, lai būtu zināms drošības tīkls, ka valsts uzņēmumu valdēs nonāk kompetenti, augsti profesionāli cilvēki. Otrs, lai būtu skaidra sistēma viņu darbības rezultātu izvērtēšanai, lai mēs varētu objektīvi pārliecināties, vai valdes loceklis strādā labi vai slikti. Un trešais, vajadzētu būt šim atalgojumam noteiktam saskaņā ar tādu loģiski pamatotu sistēmu, schēmu, kaut kādu skalu, nevis balstoties uz patvaļīgiem, haotiskiem noteikumu grozījumiem, kur pēkšņi kaut kādai uzņēmumu kategorijai nosaka kaut kādu pilnīgi citu sistēmu nekā citiem.